Vai nodoklis var ietekmēt to preču patēriņu, kas kaitīgas apkārtējai videi un cilvēkiem? Lūk pāris lietas, kas tev būtu jāzina. Akcīzes nodokli piemēro saskaņā ar likumu par akcīzes nodokli, un tas ir specifisks patēriņa nodoklis, ko uzliek noteiktām patēriņa preču grupām, kuras ir saražotas vai tiek ievestas valstī un nodotas patēriņam. Bet kāpēc pastāv šāds nodoklis? Tā mērķis ir ierobežot cilvēkiem kaitīgu preču, piemēram, alkoholisko dzērienu un tabaks vai nikotīnu saturošu izstrādājumu iegādi, kā arī ietekmēt vidē ekoloģiski nelabvēlīgo produktu, piemēram, degvielas vai dabasgāzes patēriņu. Ja iegādājies alkoholiskos dzērienus un tabaks izstrādājumus, naftas produktus un dabasgāzi, saldinātos un gāzētos bezalkoholiskos dzērienus, kā arī kafiju, ir jāmaksā akcīzes nodoklis. Ieņēmumi no šī nodokļa tiek ieskaitīti valsts budžetā, lai nodrošinātu izglītību, veselības aprūpi, drošību un citus sabiedrībai svarīgus pakalpojumus. Tāpēc atceries, godprātīga nodokļu nomaksa ir katra iedzīvotāja un uzņēmēja atbildība, kas veido pamatu spēcīgai valstī un sabiedrības labklājībai. Tavi nodokļi, tava atbildība.